bija kādreiz pie izrāžu vadītājs vecajā Dailes teātrī, Smilģa Dailes teātrī. Un Gunārs Placēns šodien laipni ir piekritis. Nevar jau viņu klātbūtnē teikt, bet leģendārais Gunārs Placēns ir piekritis. Ja viņš atbrauc ļoti saulēcīgi, ja, ar mašīnu no Purciem, nolika gan Tāls ielā, nevis Smilģa ielā, ja, Dārts ielā. Nu jā, un tad mēs šodien sarunāsimies pusotru stundu. Jo ir tā, ka maz ir to cilvēku, bet no tā brīža, kad sāka studēt teātra fakultātē, ja, šobrīd ir 72 gadi, kā Gunārs Placēns ir saistīts ar teātru. Ja viņš vēl teiks, kurā brīdī viņš strādājas pašdarbībā, spēlēs citas lomas, ja, to viņš pastāstīs. Tad iznāk vairāk, bet tā kā profesionālo teātru, kā uzņēma aktieros un paturēja un nobeidza, ja, 72. Uz teātra skatuves tajā, kas ir Dailē, 70 būs pēc pāris gadiem. Vienīgi, jo Dailes teātri ir vienīgi. Jā, citi staigā, Gunārs nav nekur. Tā kā tas vienkāršība, skaidrība, kaislība, Smilģa zālē, Smilģa sarunās ir absolūti saprotam, jo vienkāršība, skaidrība un kaislība Gunār piemīt pilnā mērā. Ko? Piemīt. Nu, cerams. Nu, cerams. Tagad viņš varēs apsēsties Bertas Rūmnieces krēslā, jo Berta Rūmnieci esi tomēr saticis. Berta Rūmnieci. Berta Rūmnieces tā viņa personīgi neizskatās. Nu, viņi jau tāpēc, ka tajā brīdī jau viņi vēl teātrī strādāja, bet jau tie studentiem viņi nenāca. Bet par to, ko tu esi saticis, to pastāstīs vēlāk. Jā, kāds ir tā. Lūdzu, tagad apsēdies. Jā. Nu, tā lai tāds. Tas nav tāds maisiņš mums palicis, to Gunārs atnest līdzi. Ja ir tāds rekvizīts. Man ir prātā tāds salīdzinājums, kā no televīzijas raidījumā saka, 1:1. Jā, 1:1, jā. Tā jūs esiet, kā viņš sauc, kāds vada 1:1. Jūs esiet rēders, jā, un tas ir Gunārs, es esmu tikai tas starpnieks starp jums, jā, tagad jūs, jā, tā kā varat runāt, jā. Mēs, protams, dažādi, mēs arī parādīsim tādu vēsturisku chronoloģiju, ko Gunārs nevarēs apsēsties šeit, lai varētu arī pakomentēt, bet ir arī kādas lomas, kuras Gunāra Placēna teātri iezīmē pilnīgi kā tādu kultūra vēsturiskas vērtības, zīmes, jo liela daļa paaudzes ar 2 tēliem noteikti, ja ne vairāk, bet ar 2 saista, ka tāds vēsturē noteikti izskatījās Ādolfs Alunāns un tāds noteikti izskatījās Šveiks. Ja citādāks viņš nevar, ja mums rādīs kādu citu, vai īsto Ādolfu Alunānu, vai īsto Šveiku, mēs teiksim, ka nav taisnība. Ja viņi izskatās tā, kā izskatās īstais Šveiks. Ja varat piekrist, varat nepiekrist. Es gribu mēs tik arī no tās Krievu dramas tam gribu meistariem kā Ļeņinu arī. Kā Ļeņinu? Jā. Nu jā, man nav tā bilde, vajadzētu redzēt. Ir mani čumdanā kaut kur stāsts. Nu tā mēs kādreiz, jā. Gunārs teica, ka kā Ļeņins arī, lai gan vēl jau ir visādīši. Smilģis arī bijis. Smilģis bijis, jā. Pēdējais Edvards Smilģis. Vēl Krūs vienā kompozīcijā taisīja un lika Gunāram Placēnam. Smilģis sākums visas vēstures, kā tas Smilģis tur atbrauc. No Ļeņgras mājā, Latvijā. Ar Andrejas Upīts arī bija līdzās, ne? Nu, vēl ne. Nebija, nu viņi jau šnām dzēr tajā vilcienā, kad tā jau tik daudz esmu stinties ar citiem. Ka pietiek, ka pats, jā. Labi, paskatīsimies maziņus, jo ieraksti jau nav no tās. Alunāns tur ir maz fragmentiņš no 68. gada, lai top uzvedumu, kur bija Alunāns un kur bija arī Kārlis Grūmiņš, 6 maz bundznieki, un fragmentiņš no visu savu mūžu, kur ir Šveiks. Ja, tāds mazliet paskatāmies. Jā, esi mazliet paņemies. Uz jaunās mākslas panākumiem spēku, uz visu, ko tā grūti cietusi. Bet kur mākslai brīvība ir ļauta, gavilē ar visa Latviju tautu. Bet tā vēsturiski, protams, Šveiks bija pa priekšu, un lai to Alunāns bija pēc tā.
Jā. Ja, un ja jau Šveiks tagad ir parādījies un daudz, no kā tikt pie tādiem raksturiem? Kā tikt pie Šveika? Tā sarežģīti tas bija vispār, jā. Tur bija Dublāns, bija Edvards Pāvils. Vai kādreiz bija paredzēts? Jā. Un man vienmēr bija jāsēž zālē un jāskatās, kā mēģina Pāvils. Kad reiz Pāvils filmējās, kāda palēka zied. Tas izrāž vadītājs piet klāt, Edvards ceļu, šodien nav Pāvils, nebūsim. Plecā dzir, es ar tas klusiņā, jā, es esmu uz skatuves. Jā, tā bija. Un tad tā lēnām es tur tā iebūzīju. Un nospēlējot daudz? Nospēlēju visas izrādes. Lai gan to pirmo, ko skatījās komisija, ar ko tur pēc nepēļējām. Es, kas saku, tur mēs kaut kā, ko tu teici, neatrodu. Un tad, jā, un tad, lai tai vakarā, tas ir tai pēcpusdienā, kad jārāda otrais komisijai vieta, ko es spēlēšu. Man viņi sieviet savā kabinetā un guldīja, lai es tur atlaist tos smokus tā dīvānī iziet. Vakarā mums jāspēlē. Ak, nolikt, tā rūpējās. Jā, smēģis, jā, man ievedē. Bet es domāju, ko tu tas koku, tas dīvāniņš? Es gulēju aizgāju garu, tur miksāks. Jā, smēģis gribēja, lai tur pagod, jā. Un tad ļoti daudz nospēlēja. Kā 170 reizes apmēram. Un kas tajā Šveikā ir tas interesantākais? Tur interesantākais bija tas, kad es izbalnāju matus. Jā. Man bija tumši mati, un es balnāju, man likās, ka viņš ir mīlīgāks, tas Šveiks, jā, nekā tur tādiem melniem matiem, kā tagad, jā. Viņš tāds asāks tad iznāktas. Man tā likās. Jā. Un kā bija saspēle, kā ir Liepiņa? Un Liepiņa tur mēs tā, tur bija vien tāda aina, kur mēs sacensījāmies, kur raudēt, kurš ātrāks, tiks pie raudēšanas, tur kurš paņem pistolu rokas tev nošķaus kaut kā, viņš tā, un skatāmies, kurš viens uz otru, kurš ātrāk sāks raudēt, jā, viņš nošķaus vai es šveic. Kurš sāk raudēt ātrāk? Jā, šoreiz es vinnēju, jā. Šveiks, protams, arī stiepniši tik ātrāk. Jā, kā pie Alunāna, tēla tika pie Alunāna. Tas jau bija pie Pētera Petersona. Tas bija, tur kaut kas nāk, var laikam no man rakstura ar, teiksim tā. Es prāt arī drusku dziedāt. Un tā tas kopā zinu, un pēc auguma viss kaut kā tur sanāca tā. Tas viss tas tā. Kā tas jau ir, protams, ir tā, kādreiz stāstīts, un atbrauc uz Rīgu, un tomēr iestājās, toreiz nebija pat teātra fakultāte, bija teātra institūts Māsla ielā. Teātra, varam vidusskolu. Jā. Man vajadzēja būt par agronometru, kā apsīties, nozīmēts bija uz aizputi. Apsīties un aizbrauc, bet tas nebūtu biļetes. Tā bija rindā, arī tur bija tāds šī bija aizšūjums tāds, ne jau tā kā tagad, es jau neesmu stācijā bijis, kā tur tā visu tā. Kas ir bijis stācijā? Tur bija tāds šī bija tāds aizšūjums priekšā, dēļīs, kur par loku, teiksim, kur pārbāt bija. Un es stāvu, zinu, cik ilgi stāvēsim. Aizšā ciet man jāhaidies, te tiek uz darbu nebūtu. Kā tad tas ir? Es teiktu, tur pretī stācija bija tad kanāls tur iet, un tur bija kiosks tāds mazs. Es pieeju pie tā kioska, saku, vai te ir kaut kā tā teātra skola? Es tā bija kaut kā jau bija, nezinu, iecerējis, laikam no tēla. Tāpēc, ka bija skolas laikā, pamatskolā, skolotājiem bija jāraksta vēstules, kā teikt, Morza sāpes, es ar citu. Man patīk, kā saka, krāmas lasīt un vēl kaut kā tur tā tālāk. Es biju uzrakstīt, ka gribu kļūt aktieris. Jā. Tā kā bija uzrakstījis. Jā. Un pēc man tagad pat 20 kapēkā man uzrakst šito te adresi. Mārstāļ ierā 24. Un tad es tur tā aizgāju.
Vairāk reiz te aizputē, tad tikai ar kaut kādu koncertiem bija tikai. Kā aizput tikai koncertos. Jā, pēc daudziem gadiem. Jā, tā kā tas arī tā. Un teātris sāk spēlēt jau varbūt tajā Vestienas lauksaimniecības skolā bija kaut kāda hokeja kaut kāda lūga tāda bija. Es nekā nesaprotu, kas tas hokejs tāds ir, kaut kāda šeiba, ripas, kur kopiet, piespēlēt, piedot, vai tas tā. Bet vēlāk, tad jau biškopīs tehnikumā, tad es tur spēlēju jau varoņu lomas. Tad bija Edgars spēlēju un Krustiņu. Labai lugās, jā. Un Čārlis būtu no arī starp citiem. Tā kā tādēļ, kā tik liela aktieru tur nebija, es biju vienīgais. Jā. Nu kā, jā, Edgars spēlēja. Nu kā, nu jā. Lai gan pēc tam teātrī spēlēju, to Roplaini spēlēju, diplomu darbu izrādēju spēlēju Roplaini. Teātrī spēlēju Pūlišu Paulu. Un Edgars spēlēja tā Krustiņā, tajā tehnikumā. Un kā tu dažbrīd arī stāstīji, un ir arī grāmatā rakstīts, kā tu gāji, kā tu vienā reizē palīdzēji gaismot? Spēlēji, dancoji. Jā, es kādreiz tur redzēju, ka es pūšu to gaismu, saules, sarkanai gaismai jābūt tur ir vēlāk. Un tad tas apgaismotājs laikam bija vai sadzēries, vai kas kā tur nav, kas to izdarīs. Paņem no spēlējas lejā jau aiz skatus un paņem to sarkano filtru, aizbārt ciet, lai būtu sarkanā gaismē. Nu, piestrādāju. Skatītāji mums nepamanīja, ka gaisa bija. Nē, nu tur mēs tur tālāk esam, vai vairāk, vai mazāk tur tā. Bet to pašu periodu, kad iestudēji spēlēji dancoju pie Smīļa, atceries vai ne? Nu, kāds bija pašs mēģinājuma process spēlēji dancoju? Ilgs, grūts? Tur pie Ferdas bija galvenais, to vielu mēs valkam augšā, lejā, atkal sākam no kaļņiem lejām, kamēr visu tur tā riņķi tur tajā. Jā. Bet tā kā ainās visās viss ritēja ļoti raiti, jā. Vienīgi, ja spēlēja dancoju kādreiz, man tā gribējis teikt, kur saka, nesiet, rociet bedri, kur saka tas, kā nu bija, to te pretinieks. Zemgus, jā, dosiet bedri divu tik dziļu. Un man tā gribējis prasīt, kam tev vajag divu tik dziļu? Jo tur visu laiku iet tā, kam tev vajag divu tik dziļu? Kā normāli ir paprasīt, kam tev vajag tik šausmīgi dziļi, ja? Nu, tad jau es būtu citādi. Tad mēs tur augšā vēl uz tā filtu, zinu, kādreiz, ka jau bija 150 izrādes spēlējuši, kādreiz, teiksim, tur prasa tev, kur to beigās, kur to saka, kad atmoderā to reldi, saka, te der tikai 3 asins lāsas. Kam ir duša dot tās lāsas? Es apāju priekšu, tā klusiņām. Tad zināt, kāda viņa ir tā grupa, asina grupa. Bet viņš saka, bet tā, ziniet, tad tas mirst. Tad saka, tā nē. Tik šausmīgi atkal nē. Tik ļoti. Tāpēc tas kāja, kur liek zārkā iekšā to leldi. Ar mani, ar Šneideri tur dublējās. Kādreiz tur Šneiderei tur apsēdz tos kājas visādi, šitā liek krustā otrādā, kā smukāk izskatās tai zārkā. Ar manēji domāju, lai viņa patiek ar tam kājām galā. Es tur tā čamdīju smuku visu apklāt, kā lai. Jā. Godās Placēts jau teica, jau visu laiku jau, un vēl šķaļdienai parētam tos aktierus, kas spēlē komiskās lomas, nu tā nenovērtē kritika. Skatītāji novērtē, bet kritika nenovērtē. Jā, tā bija tā laikā, tā ir kritika skaitās, ka tas nekas, kas saka, nav komēdija spēlē, tas ir špits, kas ir izrādās. Kad nu pats sāk slavēt, viss, kas nāk, arī aktieri sāks, ka tas ir ļoti nopietni, tas ir pārāk.
vairāk nekā. Kadreiz, piemēram, lāc to par Blaumantu, kadreiz tur viss tik smuki, ka pilnīgi asars nāk jau lasot tikai. Un kur tad vēl spēlēt, zini, smuku sakties tā pretī. Sasmīdāt skatītājs, mīļie. Tas jau ne jau tā kaut kā uz dūlo tā kaut kā, bet tā pa īstam tā, lai nebūtu ķēmošanas galvenais, tas ir. Lai to patiesi organismu dabūt, protams. Kas sastāv? Tāpēc Treimans ir rakstītā grāmatā, ka ar aktieriem ir grūti. Par viņu neko nevar tā pateikt. Tur jāredz viņa mīmika, kā viņš to teikumu pasaka, kā viņš ir ģērbies, kā viņš kustās, tā tālāk. Jā. Tas bija, sākās ar melo kaķi. Tas ir viena no Biržas Lugāziem. Es tur biju tāds, cik man tur bija rakstīts, to es nezinu. Man bija tā tīkliņa krekls, kurā bija iekšā tas zīmoks ir zem krekla, tur tā tīkliņa krekls apakšā, tad pirmantīm mētas bija, un tāda tā kā mežs tā kā cepuri, kur viņš tā ļoti rēt noņem un galvu. Un tad tāds šīdās, tas pāri, tā taša tāda, kas ir, kādreiz, kad noņem to cepuri nos, izrādās tik tā ir nodeicis, pārējais visi gaiši tālāk. Nosauļots, jā. Un tad, kādreiz man tur apceļ tā situācijā, aizvar pie tā akterzina, pie tā nerva psihiatra. Es tur arī smuki nosēžos smukusien, un tas Osvalds Bērziņš man tur tā aizmugurs tā izrāva kaut kādu matu zini. Es domāju, pagāju, laikam, ots vai kas tam līdzīgi. Ots. Pakal ar āmurs ir pa kāju šito tezinu. Es ar kādiem ceļu saku, paklau, kas tam būs? Ar kaušanos, jā? Es to nezinu tādu lietu. Jā. Tāda maz epizodi. Tāds maz epizods, un tas viss veidoja. Tas viss vēl tā sanāk kopā. To dziesmu. Man brūdzīva laukos. Yeah.
sobie. Hej, nie pij. Schweig! Dankzij voor uw stervers, uw zestmans rijtniks. Om je naar sekkoit man, bij jums scheids schweig. Panie Vigdinho, overal dat kongskammer, dat is veel niks kwijt. Schweig bij jums wisbaar sabrood, kast ze rijtniks. Panie Vigdinho, dat is rijt skrej. Leuk, para schweig. Dat is skrenet man bij een merk papada. Tijd dat papada. Rota! Hakjes! Ich auch. Je wollen mal wieder Bitte, bitte, bitte. Los! Rota! Lidra fjärs! Era! Ura! Upp! Artiasmo! Ospirti! Soras! Eine Polkagota, ich sehe mich alle quäl. Hey, Kritik und Kressel, Brugaro, Kritik, ihr muss ja auch nicht fahren. Kritik muss man kein Brugaro, Kritik muss man Polkagota, Kritik muss man Zentogaro, Kritik, ihr muss ja auch nicht fahren. Kritik muss man kein Brugaro, hey, Kritik soll rota, als realizator, hey, eine Polkagota, ich sehe mich ja mit quäl. Hey, Kritik muss man Zentogaro, Kritik, ihr muss ja auch nicht fahren. Kritik muss man kein Brugaro, Kritik, Kritik muss man Zentogaro, Kritik, ihr muss ja auch nicht fahren. Kritik muss man kein Brugaro, Hey, dat, en... Panie Vigdinho, ka stari reis atved mājās vien jaunu kundzi. Un man kalpo pienes mūsu kafē pie gultas, taistai brīdī, kad mēs jauki amzējāmies. Kalpon pārbijās, nolēja man visu muguru ar kafeju un vēl iesaucās, Dievs palīdz! Nē, kungi, es te kāds tā nedarīšu. Šeit vēl tāds gadījums, ka dienai būtu iespakaļ. Nu netras. Verflucht, du Kerl, ich warte schon eine Stunde zum Front. England schickt mal. Hele Verbesserung, ja. Und Wie reist du Spiel, du Kerl, du dieser Vater. was hier hinter uns dazwischen? Hallo, Kinder, neben die Jünger.